Šodien, 2025. gada 10. decembrī, Satversmes tiesa ir pasludinājusi kādu ilgi gaidītu spriedumu. Spriedumu lietā par tā saucamajām likumiskās zemes lietošanas tiesībām un kadastrālajām vērtībām saistībā ar to. Ko Satversmes tiesa savā spriedumā pasaka? Pasaka, ka radītais regulējums neatbilst Satversmei, kas arī bija sagaidāms. Un, ja to varēja prognozēt, šoreiz laikam, ka varēja gan, ka tas tiks atzīts par netaisnīgu, un tad neatbilstos Satversmei. Manuprāt, interesantākais jautājums bija, bet ko darīt tālāk? Ko zemes būvju īpašniekiem, ko darīt tālāk? Jo šodien vēl ar vienu ir zemes īpašnieki, kuri, piemēram, saņem šo te atlīdzību no būvju īpašnieka, norēķinās ar pašvaldību samaksājot nekustamā īpašuma nodokli, un te jau vēl paliek parādā, vai ar ļoti maz, kas paliek pāri. Skaidrs, ka tas taču ir netaisnīgi, vai tad tur vēl varēja būt kādi šaubas. Bet ko darīt tālāk? Un tas man bija liels jautājums, par to es šaubījos, un man ir liela interese gaidīju šo spriedumu. Un ko pasaka Satversmes tiesa? Satversmes tiesa saka tā, šis regulējums atrast šo te līdzsvaru, taisnīgumu, ir ļoti grūti, un tam ir vajadzīgs laiks. Un tāpēc Satversmes tiesa saka tā, birokrāti, vēl viens gads jūsu rīcībā.